Labdien, darbie klausītāji! Un šodien mēs sākam jaunu tēmu – gars, dvēsele un miesa. Daļa no jums nav dzirdējuši šo mācību, bet daļa no jums jau klausīsies to jau kuro reizi. Un es ticu, kad mēs atjaunosim prātu, atjaunosim varbūt kaut ko tādu, kas mums ir aizmirsies, un tas noteikti iespaidos jūsu dzīvi, ka jūs sapratīsiet daudz labāk, kā Dievs mūs ir radījis un kā mēs, kas notika glābšanas brīdī, un tā mēs šodien sākam pirmo stundu. Gars, dvēsele un miesa. Rakstu vieta 1. Tesalonikiešiem 5. nodaļa 23. pants. Bet pats miera Dievs, lai jūs svētī caur caurim un jūsu gars, dvēsele un miesa visā pilnībā, lai paliek bezvainīgi līdz mūsu Kunga Jēzus Kristus atnākšanai. Lielākā daļa cilvēku domā, ka mums ir tikai dvēsele un miesa. Un ka gars ir tas pats, kas dvēsele, bet tas tā nav. Miesa, tā ir redzamā daļa, to jūs redzat spogulī. Dvēsele ir emocionālā daļa, tas ir prāts, emocijas un griba, kā arī sirdsapziņa. Dvēsele tā ir tā daļa, ko daudzi sauc par personību. Jūs varat just miesu. Jūs varat just arī dvēseli. Ar prātu jūs analizējiet savas miesas stāvokli. Jūs zināt, ka esat piekusis vai slims, vai vesels, priecīgs vai nelaimīgs. Kad atnāk depresija, jūs zināt, ka tas skar jūsu dvēseli. Garam jūs nevarat klāt piekļūt. Lai arī cilvēkiem tas nav īsti saprotams, bet garu jūs nejūtat. Jo Jāņa evaņģēlija 3. nodaļā 6. pants par to runā, kas no miesas dzims ir miesa un kas no gara dzims ir gars. Šeit ir rakstīts, ka nav tiešas piekļuves garam ar miesu. Nav iespējams vienkārši kontaktēties ar garu caur emocijām vai miesu. Ja jūs nesapratīsiet šo faktu, ka garīgo realitāti jūs nevarat sajust, tad jūs nesapratīsiet arī to, kas teiks Dieva vārdā par spēku, kas lika Jēzum augšām celties no mirušiem. Un palasīsim rakstus. Vēstule Efeziešiem 1. nodaļa no 18. līdz 20. panta. Apgaismota gara acis, lai jūs zinātu, kādu cerību dod viņa aicinājums un kādu godības bagātību viņš savējiem liek iemantot. Un cik pārlieku liels ir viņa spēka mērs, kas parādās pie mums ticīgajiem, darbodamies tādā pašā visspēcības varenībā, kādu viņš parādījis Kristū, to uzmodinādams no miroņiem un sēdinādams pie savas labās rokas debesīs. Ja jūs domājat, ka patiesību var izzināt dabīgā ceļā, tad jūs būsiet apjukumā par to, ko par jums saka Bībele. Ja jūs esat jauns radījums un ka jūs varat darīt tos pašus darbus, ko darīja Jēzus. Un tad mums liekas tie darbi ļoti tālu, kad mēs vēl neesam gatavi, ka mums vēl ir jāaug. Un tas, kad Bībele saka, ka mēs esam jauns radījums, arī tas bieži vien ir nesaprotami. Bet 2. korintiešiem 5. nodaļa 17. pants saka, tādēļ, ja kas ir Kristū, tas ir jauns radījums, kas bijis ir pagājis, redzi, viss ir tapis jauns. Kas bijis ir pagājis. Un tas pants, vēl viens pants, kas runā par to, ka mēs
varēsim darīt tos darbus, ko Jēzus darīja. Jāņa evaņģēlija 14. nodaļa, 12. pants saka: patiesi, patiesi es jums saku, kas man tic, tas arī tos darbus darīs, ko es daru, un vēl lielāks par tiem darīs, jo es noeju pie tēva. Jūs redzat, šeit atkārtojas vārdi patiesi, patiesi. Tad tā tiešām ir patiesība. Un Jēzus saka, es jums saku, kas man tic. Kā mēs ticam, tā mēs arī darīsim. Un ja viņš saka, ka mēs varēsim darīt vēl lielākus darbus, tad tas mani tā ieinteresēja. Tāpēc, kad es neredzu lielākus darbus, kādus es gribētu darīt, bet es tos vēl neredzu. Un ja es nesapratīšu, kas ir gars, dvēsele un miesa, es būšu apjukumā un nesapratnē par to, ko saka Dieva vārds. Jo tad man gribēsies visu saprast ar jūtām, ar dzirdi, ožu, redzi un tausti. Tad, kad mēs visi sapratīsim, kas ir gars, dvēsele un miesa, tad tas mums atvērs durvis garīgajā sfērā, un mēs sapratīsim, kas mēs esam Jēzu Kristu. Visās mācībās, kurās es mācu, es stāstu, ka uzsvars jāliek uz to, kas mēs esam Jēzu Kristu. Un, protams, ir vajadzīgs laiks, lai jūs atnākt pie šīs patiesības, kā tad īsti mēs varam dzīvot, kas tad īsti mēs esam Jēzu Kristu un kā mēs to varam sasniegt. Jāņa evaņģēlija 6. nodaļa, 63. pants saka, gars dara dzīvu, miesa nedara nenieka. Vārdi, ko es jums runāju, ir gars un dzīvība. Lūk, gars dara dzīvu. Es jau vairākas reizes esmu teikusi un atkārtojusi, ko jums nozīmē vārds dzīvība. Dzīve. Miesa nedara nenieka, šeit ir teikts. Mēs jau parasti miesai tomēr piešķiram tādu vērtību, mēs taču viņu redzam, mēs taču rūpējamies par viņu. Bet šeit ir teikts vārdi, ko es jums runāju, ir gars un dzīvība. Miesa nedara nenieka. Dieva vārds atver garīgo realitāti. Ja jūs gribat zināt, kāds ir jūsu gars, jums jāskatās Dieva vārdā. Mēs nevaram paļauties uz emocijām vai arī kaut kādām jūtām, izjūtām. Dieva vārds ir gars un dzīvība. Jēkaba vēstule 1. nodaļa no 23. līdz 25. pantam. Jo, ja kāds ir vārda klausītājs un nedarītājs, tas līdzinās vīram, kas savu miesīgo seju aplūko spogulī, jo viņš sev aplūko un aiziet un tūlīt aizmirst, kāds viņš bija. Bet kas ieskatīsies un paliks pilnīgajā svabadības likumā, nebūdams aizmāršīgs klausītājs, bet darba darītājs, tas būs svētīgs savā darbībā. Jūs redzat, šeit ir apsolījums, un šeit ir noteikums. Ja kāds ir vārda klausītājs un nedarītājs, mums ir jādara tas, ko mēs klausamies, tas, ko mēs lasam, un darba darītājs, tas būs svētīgs savā darbībā. Dieva vārds, tas ir garīgais spogulis. Tad, kad jūs skatāties spogulī, jūs neredzat sevi, jūs redzat savu atspulgu. Faktiski jūs savu seju nekad neesat redzējuši, bet jūs uzticaties spogulim un ticat, ka tas esat jūs.
Tāpat Dieva vārds pilnībā atspoguļo jūs tādu, kāds jūs esat garā. Dieva vārds ir vienīgais, kas to var atspoguļot. Nevar domāt tā, ja Dieva spēks būtu manī, es to zinātu, bet gars ir gars un miesa ir miesa. Tas ir tas pats, ka, ja jūs gribētu sajust, ka jūs mati ir saķemmēti, to sajust nav iespējams. Mums jāpaskatās garīgā spogulī un jātic garīgai realitātei. Katrs no jauna piedzimis kristīts iziet cauri iekšējām pārmaiņām. Viņš ir izgājis cauri iekšējām pārmaiņām, ja viņš ir piedzimis no jauna. 2. Korintiešiem 5. nodaļa, 17. 18. pants. Tādēļ, ja kas ir Kristū, tas ir jauns radījums, kas ir bijis, ir pagājis. Redzi, viss ir tapis jauns. Bet tas viss nāk no Dieva, kas mūs ir salīdzinājis ar sevi, caur Kristu un mums devis salīdzināšanas kalpošanu. Ievērojiet, tur nav teikts, viss kļūst jauns. Kas ir bijis, ir pagājis. Tā ir pagātnes izteiksme. Viss ir tapis jauns. Tā ir tagadnes realitāte. Un tas viss nāk no Dieva. Ja mēs nesaprotam, kas ir gars, dvēsele un miesa, mēs vienmēr būsim sajukumā un nesapratnē par notiekošo, kas, protams, atnesīs neticību un vilšanos. 1. korintiešiem 15. nodaļa, 53. pants saka, jo tam, kas šeit iznīcīgs, jātērpjas neiznīcībā, un tam, kas šeit mirstīgs, jātērpjas nemirstībā. Paies laiks, un jūs saņemsiet jaunu miesu, bet pagaidām tas nav noticis. Un lai arī Jēzus ir samaksājis cenu par mūsu miesa vēl nav glābta. Jēzus ir izpircis mūsu miesu ar savu nāvi un augšām celšanos. Un kaut arī par mūsu miesu bija samaksāts, mēs vēl dzīvojam mirstīgā miesā un gaidām šo nemirstīgo. Efeziešiem 1. nodaļa 14. pants saka, kas ir mūsu gaidāmā mantojuma ķīla, līdz reiz iegūsim pestīšanas pilnību par slavu viņa varenībai. Mūsu dvēsele arī vēl nav glābta. Un vēstule ebrejiem 10. nodaļa 38. pants saka, bet mans taisnais no ticības dzīvos, bet uz to, kas atkāpjas, manai dvēselei nav labs prāts. Un Jēkaba vēstule 1. nodaļa 21. pants saka, tāpēc nolikdami visu netīrību un lielo ļaunprātību, lēnprātībās saņemiet iedēstīto vārdu, kas var izglābt jūsu dvēseles. Mēs palasīsim vēl pantus un tad parunāsim. Jēkaba vēstule 5. nodaļa 20. pants saka, ziniet, ka tas, kas ir atgriezis grēcinieku no viņa maldu ceļa, izglābs tā dvēseli no nāves un apklās grēku pulku. Un 1. Pētera 1. nodaļa 9. pants saka, kad jūs sasniegsiet savas ticības galamērķi, dvēseļu pestīšanu. Šajos visos pantos neiet runa par piedzimšanu no augšienes. Dvēseles glābšana notiek tad, kad cilvēka emocionāli iztukšotais prāts, kas cietis zaudējumus, sāk ticēt Dieva vārdam. Viņš atkal atgūst uzvaru, mieru, prieku, bet tad,
kad jūs piedzimāt no augšienes, jūs dvēseli nepiedzīvoja pilnīgas izmaiņas. Nu, ja kāds nebija gudrs līdz glābšanai, tāds pats arī viņš palika. Un, ja bija depresijā, tad arī palika. Ja nesāka mainīt savu prātu caur Dieva vārdu. Mūsu dvēsele mainās saskaņā ar to, kā mēs atjaunojam savu prātu. Kā mēs mainām domāšanu vai nemainām. Vērtību skala mainās saskaņā ar Dieva vārdu. Tam ir jānotiek, un tas arī notiek, bet pakāpeniski, ne automātiski. Es redzu, ka ļoti daudzi kristieši grib izmaiņas no Dieva, lai tās atnāk ātri, tūliņ, tagad. Tas nenotiek ātri. Padomājiet, ir prātam jāatjaunojas. Un jāmaina domāšana. Jūs dvēseli netiks pilnīgi glābt līdz tam brīdim, kad jūs satiksieties ar Jēzu, kad jūs saņemsiet jaunu miesu, tad arī dvēseli. 1. vēstule Korintiešiem, 13. nodaļa, no 9. līdz 12. pantam. Jo nepilnīgi ir mūsu atziņa un nepilnīga mūsu pravietošana, bet, kad nāks pilnība, tad beigsies, kas bija nepilnīgs. Kad biju bērns, es runāju kā bērns. Man bija bērna tieksmes un bērna prāts. Bet, kad kļuvu vīrs, tad atmetu bērna dabu. Mēs tagad visu redzam mīklaini, kā spogulī, bet tad vaigu vaigā. Tagad es atzīstu tik pa daļai, bet tad atzīšu pilnīgi, kā es pats esmu atzīts. Un kā jau mēs lasījām, 2. Korintiešiem 5:17 saka, tādēļ, ja kas ir Kristū, tas ir jauns radījums. Kas bijis ir pagājis, redzi, viss ir tapis jauns. Lūk, tas viss notika garā. Ne miesā un ne dvēselē, bet garā. Mēs esam jauns radījums, Jēzu Kristū. Kas ir bijis tas pagājis, tas viss tapis jauns. Kas tas viss ir? Gars. Jūsu gars jaunpiedzimšanas rezultātā tapa pilnīgi jauns, jo Jēzus Kristus ir jūsu kungs. Pārmaiņas notika garā. Jūs neatrodaties cīņā ar Dievu, lai kaut ko saņemtu. Tas, kas jums vajadzīgs jūsu kristiešu dzīvē, jums jau ir un esošs reāli jūsu garā. Jūsu gars ir pilnīgs kā Jēzus Kristus gars. Man gribas ļoti uzsvērt tieši to, ka mēs jau esam visu saņēmuši. Tā ir tā realitāte, ka tas jaunais mūsos jau ir. Mums nav jācenšas to saņemt kaut kādā veidā, jo pārmaiņas jau notika mūsu garā. Pēc piedzimšanas no augšienes mums atliek visu atlikušo dzīvi atjaunot prātu, lai pieņemtu to, ko Dievs jau devis. Mums kaut kā grūti ir saprast, kā tas ir. Mēs lūdzam Dievu, lai viņš mums dod, bet kaut kā mums grūti saprast to, kad viņš jau mums ir iedevis. Mums tas ir jāpieņem. Kad jūs ticat Dieva vārdam, jūsu dvēsele ir saskaņā ar to, ko tā redz garā, Dieva spogulī, kas patiešām ir jūsu garā. Tā ir šī patiesība. Un tā mēs izbaudām visas pestīšanas svētības. Ja jūsu dvēsele, tas ir prāts, emocijas un griba, ir saskaņā ar garu, jūs dzīvojat Dieva dzīvi, kas nes uzvaras, mieru, spēku, dzīvību, kas ir jūsu garā. No otras puses, tas viss apstājas, kad jūs dvēsele
tas ir prāts, emocijas un griba, piekrīt miesai. Tad jūs dzīvojat, pamatojoties uz 5 maņu orgāniem, un Dieva dzīvība nav jūsos. Tam, kas ir jūsu garā, jāiet caur dvēseli un miesu uz fizisko dzīvi, kas jums visapkārt. Gars, dvēsele un miesa. Dvēsele ir saskarē gan ar garu, gan ar miesu. Lai gan centrā ir jūsu gars, jūs to nevarat ne redzēt, ne sajust. Cilvēkiem liekas, ka viņi jūt, un bieži vien es dzirdu, ka viņi saka, es jūtu. Lielākā daļa cilvēku nesaprot, ka tas tā ir un dzīvo izjūtās kā realitātē. Jūsu gars ir jūsu īstais es. Un Jēkaba 2. nodaļa 26. pants saka, līdzīgi kā miesa bez gara ir nedzīva, tāpat arī nedzīva ir ticība bez darbiem. 1. Mūzes 2. nodaļa 7. pants. Es to esmu jau bieži lasījis, bet izlasīsim vēl šodien arī. 1. Mūzes 2. nodaļa 7. pants saka, un Dievs tas kungs radīja cilvēku no zemes pīšļiem un iedvesa viņa nāsīs dzīvības dvašu. Tā cilvēks tapa par dzīvu dvēseli. Dzīvības dvaša tiek tulkot kā gars citās raksturvietās. Un padomājiet, tas kungs radīja cilvēku no zemes pīšļiem un iedvesa viņa nāsīs dzīvības dvašu. Un tad cilvēks tapa par dzīvu dvēseli. Un Salmana pamācībās 20. nodaļā 27. pants saka, tā kunga gaismeklis ir cilvēka gars. Tas apgaismo pašus visslapenākos cilvēka miesas dziļumus. Ādama fiziskā, emocionālā un prāta daļa nedarbojās, kamēr Dievs neiedeva garu. Ievērojiet, ka jūsu garu pilnīgi aptver dvēsele. Garam nav pieejas pie miesas. Tāpēc visam, kam jānāk no gara uz miesu, ir jānāk caur dvēseli, caur prāta daļu. Sekojiet līdz manai domai, ja jūs to sapratīsiet vairāk un vairāk, klausaties šo stundu vairākas reizes, lai jūs saprotat, ja jūs šo gars, dvēseli, miesa, tas ir pamats, lai jūs saprast, kas jūs esat Jēzu Kristu. Jums vienkārši būs cita veida domāšana, jūs pavisam savādāk domāsiet gan par sevi, gan par citiem un vispār par dzīvi. Un prieks ienāks jūsu sirdī, jo jūs būsiet pareizā pusē nostājušies tai sapratnē, kas tad īsti ir jūsu gars, kāds viņš ir. Garam nav pieejas pie miesas, tāpēc visam, kam jānāk no gara uz miesu, ir jānāk caur dvēseli, caur prāta daļu. Jūsu dvēsele darbojas līdzīgi krānam, kas atrodas starp dvēseli un garu. Kad jūs attaisat krānu, tad tas, kas ir garā, var tecēt uz jūsu prātu un miesu. Atkarībā no tā, cik krāns ir atgriezts, jūsos tecēs dzīvība, kā strautiņš vai arī kā upe. Vai arī vispār netecēs, ja jūs šo krānu neattaisīsiet. Jāņa evaņģēlija 7. nodaļa 38. pants saka, kas man tic, kā rakstos sacīts, no viņa miesas plūdīs dzīva ūdens straumes. Padomājiet, jūsu garā ir tas pats spēks, kas Jēzu augšām cēl no mirušiem.
Tad, kad es to sāku saprast, es iztēlojos, kā tas bija, kad Jēzus augšām celās, kā miris cilvēks ceļas augšā, ka tas spēks, un tas ir Dieva spēks, un tas pats spēks, kas bija Jēzum, tas pats ir manī, jo Efezīšiem 1. nodaļa, 19. 20. pants saka, un cik pārlieku liels ir viņa spēka mērs, kas parādās pie mums ticīgajiem, darbodamies tādā pašā visspēcības varenībā, kādu viņš parādīs Kristū, to uzmodinādams no miroņiem un sēdinādams pie savas labās rokas debesīs. Padomājiet, tas spēka mērs, kas parādās pie mums, ticīgajiem. Mēs esam ticīgie, pie mums viņš parādās, un viņš darbodamies tādā pašā visspēcības varenībā, kādu viņš parādīs Kristu. Iztēlojieties, iedomājieties, pārdomājiet šos vārdus, ko Pāvils raksta tagad ticīgajiem. Mums ir visiem jāsaņem šī atklāsme, šis spēks jau ir mūsos. Jēzus augšām celšanās spēks. Bet var visu mūžu nodzīvot, tā arī nekad šo spēku neizpaužot. Jūs varat pat nomirt neapzinoties, ka jūsos ir šis Dieva spēks. Tas ir tas pats, kā nomirt no slāpēm pašam esot pie akas, kas pilna ar ūdeni. Ja jūs balstaties uz to, ko jūtat, un nezināt, ka jūsu garā ir augšām celšanās spēks, tad dzīvība, kas ir garā, tiks bloķēta caur dvēseli. Jūs varat pārdzīvot depresiju, dusmas, naidu, tajā pašā laikā, kad jūs garā ir mīlestība, miers, prieks. Tas ir tas pants, ko es vienmēr atkārtoju. Es atkārtoju to sev, es atkārtoju to jums. Galatiešiem 5:22. Es to kādreiz lasīju katru vakaru. Es zināju, ka tas ir manī, tas ir manī. Es pati sev to teicu. Un es zināju to, ka tam ir jāizpaužās. Galatiešiem 5:22. Bet gara auglis ir mīlestība, prieks, miers, pacietība, laipnība, labprātība, uzticamība, lēnprātība, atturība. Jūs redzat, tas viss ir šeit mūsos jau ir, cik bieži cilvēki lūdz pēc tā, kas viņos jau ir. Vairāk mīlestības, vairāk prieka, vairāk miera, pacietības nav nemaz, un lēnprātība un atturība un viss pārējais. Padomājiet, tas viss ir jau mūsos, garā. Un tagad jūs saprotat, cik kardināli svarīgi lomu jūs dzīvē spēlē dvēsele. Jūsu miesa neko nekontrolē. Tā pakļaujas tam, ko dzird, jūt, redz, sauž un sataust. 5 maņu orgāni. Tā seko visam, kas notiek fiziskā sfērā. Tikai fizisko miesa uztver. Kad jūsu dvēsele piekrīt garam, tad tikai sākas dzīve, kas nes dzīvību, dziedināšanu miesai, svaidījumu, spēku, un tam nav gala, tam nav robežu. Tā kā katrs kristietis praktiski nezin gandrīz neko par garu, tad viņš vadās no 5 maņu orgāniem, no sajūtām, jūtu, nejūtu. Tā vietā, lai vadītos pēc Dieva vārda. Dzīvība neplūdīs tā, kā viņi tic tam, ko redz. Viņiem tā nav realitāte, ko viņi nejūt ar 5 maņu orgāniem. Un es domāju, ja cilvēki to saprast, cik svarīgs ir Dieva vārds, kā tas maina dzīvi. Tagad viss, kas mums ir vajadzīgs kristiešu dzīvē, ir jau garā.
tikai jāatjauno prāts un jāsaņem. Un cik grūti cilvēkiem ir pieņemt to, ka jāatjauno prāts, lasot Bībeli. Nekas savādāk mēs to nevaram iegūt. Un faktiski daudz vieglāk ir paņemt to, kas jau ir, nevis meklēt to, kas man vajadzīgs, un domāt, vai Dievs to dos. Un tad nāk šaubas, un tad nāk neticība, un tad ir nesapratne. Un melīgs priekšstats par to, ka mums kaut kas ir jāsaņem, kas vēl nav. Nes arī šaubas līdz. Un visu, kas jums kādreiz būs vajadzīgs, Dievs jau ir ievietojis jūsu garā. Tas mums jau ir. Jāņa evaņģēlija 1.16. Jo no viņa pilnības mēs visi esam dabūjuši žēlstību un atkal žēlstību. No kādas pilnības? No kāda pilnības? No Jēzus pilnības. Mēs visi esam dabūjuši žēlstību un atkal žēlstību. Mēs visu esam dabūjuši. Un galvenais žēlstība. Viņa pilnība ir mūsos. Dievs mums iedeva pilnīgi visu savu pilnību, kad mēs piedzimām no jauna. Garā mēs saņēmām to pašu ticību, to pašu spēku, to pašu gudrību, tās pašas spējas, kā jebkurš cits kristietis. Mūsu gars ir identisks Jēzus Kristus garam. Jūsu gars neatrodas augšanas procesā. Mums jau viss ir. Visu atlikušo dzīvi mums ir jāmācās fiziski ieraudzīt to, kas ir mūsu garā. Veids, kā jūs varat likt ticībai darboties, ir atzīt to, ko Jēzus jau ir ielicis mūsos. Mums vajadzīgs iepazīt, ticēt, atzīt visu labo, kas mums pieder Jēzu Kristu. Cilvēki ir nokoncentrējušies uz saviem darbiem, tai vietā, lai skatītos uz to, ko Jēzus jau ir izdarījis. Tagad jūsu gars ir tieši tāds pats, kāds tas būs mūžībā. Tajā mirklī, kad atnāks Jēzus, jūsu atjaunotai miesai pievienosies pilnīga dvēsele un gars. Līdz tam jūsu dvēsele un miesa ir procesā. Un vēstule romiešiem 12. nodaļa, 1. un 2. pants. Es jums lieku pie sirds, brāļi, Dieva žēlstības vārdā, nodot sevi pašus par dzīvu, svētu, Dievam patīkamu upuri, tā, lai ir jūsu garīgā kalpošana, un netopies šai pasaulē līdzīgi, bet pārvērtieties, atjaunodamies savā prātā, lai pareizi saprast, kas ir Dieva griba, to, kas ir labs, tīkams un pilnīgs. Mēs šos pantus jau esam vairākas reizes skatījuši, bet vēl paskatīsimies. Dieva žēlsirdības vārdā nodot sevi pašu par dzīvu, svētu, Dievam patīkamu upuri. Kāds tas upurs ir? Ka mēs dzīvojam garā, nevis miesā. Un tā ir mūsu garīgā kalpošana. Mums nav jātop pasaulē līdzīgiem, bet jāpārvēršās, jāatjaunojas savā prātā. Un tā mēs arī varam saņemt šo, saprast, kas ir Dieva griba. Ļoti daudzi cilvēki nezina Dieva gribu. Viņi dzīvo nesapratnē, ko tad Dievs grib, lai viņi darītu, kāds ir Dieva plāns viņa dzīvē. Bet viņi skatās uz fizisko, uz to, ko viņi jūt, uz to, ko viņi redz. Bet Dievs ir gars, un mums jāskatās garīgā sfērā. Tas ir Dieva vārds. Kādā virzienā būs virzīts jūsu domas,
tajā virzienā ies jūsu miesa. Tas nozīmē, ka tieši prāts, jūsu domas, garstāvoklis nosaka to, vai jūs staigājat uzvarā un Dieva dzīvībā, kas ir jūsu garā, vai arī jūs staigājat zaudējumos, nāves ēnā un fiziskā realitātē. Dieva vārds jums atklāja garīgu patiesību, māca domāšanas veidu, kādam tam ir jābūt. Un ja jūs pastāvīgi skatīsieties Dieva garīgajā spogulī, jūs sāksiet sevi redzēt, kāds jūs patiesībā esat, un tādi arī kļūsiet. Kā jūs varat ieraudzīt savā dzīvē pārmaiņas, ja nemainās jūsu domas, ja nemainās jūsu rīcība, ja nemainās jūsu vārdi? Tā ir garīgā patiesība, kas māca domāšanas veidu. Šodienas daudzus pantus lasīju, pirms stundas es lasīju daudz tādas pantus, kas uz manu dzīvi ir atstājuši tādu lielu iespaidu, un es domāju, es pati to nekad nevarētu izdarīt, to, ko Dievs manī ir izdarījis, caur to, ko Dieva vārds saka. Kā es runāju, kā es daru, kā es domāju, to tikai Dieva vārds var izmainīt. Un tad vienkārši prieks dzīvot, tas ir tas, ko Dievs dara. Mēs paši to nevaram izdarīt, bet mums ir jāredz šī garīgā realitāte. Kā tad īsti ir mūsu dzīvē, vai mēs stāvam uz vietas, vai mēs lūdzam un lūdzam, mums ir neatbildētas lūgšanas, vai mēs gaidam no Dieva, kad viņš beidzot mums kaut ko dos, bet Dievs gaida no mums, ka mēs to patiesību, ko Dievs mums ir iedevis, lai mēs to lietojam, lai mēs iepazīstam to garu, kas mūsos ir jauns. Viss vecais ir pagājis, jauns gars mūsos ir. Un tas ir tas, kas mums ir jāiepazīst visa mūža garumā. Tas nav tas, ko mēs esam saņēmuši, un tas vienkārši kaut kādā veidā kaut ko darīs. Nē, mums ir jāiepazīst. Mums ir jāiepazīst šis jaunais gars, mums ir pilnīgi jāmaina domāšana. Mums dzīve mainīsies tad, kad mūsu domāšana mainīsies, ka mēs pieņemsim Dievu vārdu kā vienīgo patiesību. Nav otras patiesības, nav mana vai tava patiesība, ir tikai Dieva patiesība, un tā ir garā, tā jau ir garā. Un es gribu viņu iepazīt, es gribu to vairāk un vairāk iepazīt. Es redzu, kā caur to, kā es mainu domas, savas domas uz Dieva domām, tā kā Dievs domā par mani, kā Dievs domā par cilvēku. Dievs ir ielicis cilvēkā, pats sevi ielicis. Visa gara pilnība ir manī, jūsos. Domājiet par to, ko Dievs jums jau ir iedevis. Un tā ir tā patiesība, caur ko mums ir jāsaprot. Mums ir jāsaprot, kā tas strādā, kā es varu paņemt no šī gara. Romiešiem 8. nodaļa 6. pants saka, miesas tieksme ved nāvē, bet gara tieksme uz dzīvību un mieru. Cik daudziem kristiešiem nav miera, vienkārši nemiers, visu laiku nemiers. Miesīgās domas nevienmēr ir grēcīgas. Katrs grēks ir miesīgs, bet ne viss, kas ir miesīgs, ir grēks. Miesīgs nozīmē to, ka visu pieņemam ar 5 maņu orgāniem. Miesīgas domas, tas nozīmē to, ka jūs vadāties no 5 maņu orgāniem. Jūsu prāts ir koncentrēts uz to, ko jūs redzat, dzirdat, jūtat, saužat, sataustat. Jūsu prāts ir miesīgs tad, kad jūs domas saistās pirmkārt ap fizisko sfēru. Pat fiziskajā pasaulē jūs esat pieraduši ticēt neredzamām lietām.
piemēram, baktērijām. Jūs mazgājat rokas, tās neredzot, bet reāli pastāv garīgā pasaule. Jūsu smadzenes un piecmaņu orgāni nav spējīgi to pieņemt, bet vēseli to var caur Dievu vārdu. Jūs ticībā varat pieņemt to, ko jūs neredzat. Garīgas domas jūsos rada Dieva dzīvību, bet miesīgas domas to pārtrauc. Un vienkārši runājot, miesīgas domas ved uz nāvi, bet gara domas uz mieru un dzīvību. Nāve nozīmē grēka rezultāts. Tas nenozīmē tikai mūsu miesas nāvu, bet aptver visas mūsu dzīves sfēras, kurās pakāpeniski sāk darboties nāve. Tas nozīmē, ka paliek sliktāk, sliktāk un sliktāk. Un tās var būt skumjas un vientulība un bēdas un naids un dusmas un nabadzība un viss tas negatīvais, kas mums ļoti, ļoti nepatīk. Un šajā kritušā pasaulē dabīgās izjūtas prātā rada nāvi, bet gara domas nes dzīvību un mieru. Ir vērts lasīt Bībeli, atcerēties viņu, domāt, saprast, kā svētais gars mūs vada, kā viņš mūs atgādina raksturvietas, kas ir Dieva dzīvība, ir mūsos, bet kas tā ir, kā viņa darbojas. Jo Jāņa 6,63, ko mēs jau lasījām, gars dara dzīvu, miesa nedara nenieka. Vārdi, ko es jums runāju, ir gars un dzīvība. Jēzus to teica. Jēzus to teica. Padomājiet, pats Jēzus to teica. Kad mūsu prātā valda Dieva vārds, jūs prāts koncentrēts uz garīgo. Nav svarīgi, kādos apstākļos jūs atrodaties. Dievs jums var saglabāt mieru un dzīvību. Paldies Dievam, ka Dievs dod skaidrību visās lietās. Es ticu, ka šī mācība jums ienesīs skaidrāku sapratni par to, kas jūs esat Jēzu Kristu. Un šodien bija tikai 1. stunda. Pēc nedēļas turpināsim. Paldies, ka klausījāties. Visu labu!